Čau visiem, sveiki! Šodien gribēju parunāt par tādu ļoti nopietnu tēmu. Es gatavojos konsultācijai un es saņemu ar vien vairāk un vairāk ziņas. Cilvēki prasa, cik maksā, vai varat palīdzēt, vai varat ātri palīdzēt. Un vai tas būs tāds viena sesija un gatavs. Un es jums visiem uzreiz gribu ar šo video atbildēt. Pirmkārt, es nenodarbojos ar vienkārši tikai kodēšanu. Es nodarbojos ar terapiju. Tātad mēs meklējam iemeslu terapijā, kāpēc tu vispār esi paņēmis savu aizbēgšanas variantu alkoholu. Vai smēķēšanu. Kāpēc tu vispār esi izvēlējies vienkārši pazust no savas realitātes? Cilvēki, kas lieto alkoholu non-stopā vai vīkendos, vai katru vakaru, vai vienreiz mēnesī, vai vienreiz, viņi ne ar ko neatšķirās. Visi kaut kādā veidā grib aizbēgt no savas realitātes. Tātad mēs meklējam, kas tev nepatīk tavā realitātē pirmkārt, otrkārt, kur tas ir sācies. Es nenodarbojos ar tādu momentu, ka tu atnāks pie manis un es tev nokodēšu un staigā laimīgs un vispār tu atradīsi aizvietotāju. Tā sāpe tev nebūs dziedināta iekšā, saproti? Tu atradīsi aizvietotāju. Man tas nav vajadzīgs. Man vajag rezultātu. Man vajag, lai tu esi vesels. Ja reiz esi griezies pie manis, es izdarīšu visu, lai tu aizies vienkārši vesels cilvēks. Un dzīvo normālu dzīvi, kāda tev pienākās jau kopš dzimšanas. Tā kā visiem tiem, kam vēlreiz ir jautājumi, cik ātri, vai tikai ar vienu reizi, vai tā vai šitā, nē, es jūs aicinu uz terapiju. Tās ir 8 terapijas kopsumā, 2 mēnešu garumā. Un tikai pašās beigās kodēšana. Es ceru, ka jūs mani saprotat, jo savādāk tas viss nevar nemaz strādāt. Jūs atradīsiet aizvietotāju un tāpatās būsiet krituši citā atkarībā, vienmēr sakot. Mums ir jāatrod sakne, kāpēc ir tāds iekšā tukšums, kāpēc ir šī vajadzība un kāpēc tik ļoti gribās aizbēgt no realitātes. Nāciet pie manis, nāciet uz izaugsmes terapiju, piesakieties pie Roberta vai pie manis, pie Indras. Es jums varu palīdzēt. Skatīsimies, cik nopietna ir situācija un kā mēs varam viņu risināt. Lai jums visiem forša un saulaina un skaidra diena!